Sveicināts! Varbūt pat ostītāji šobrīd atrodos Kārbai auto tirdziņā. Redzēs, kā man šeit ies. Laikam jau ir pienācis laiks Volvo dzīt uz tolmetu. Nezinu, vai izies skati, viss ir šausmīgi, rūsa. Labi, nē, gan jau ka mēģināšu arī iziet, redzēs. Neskriešu laikam pa priekšu, bet paskatīsimies, kāds tad šeit ir auto piedāvājums. Ļoti mierīgs pasākums. Nedaudz pastaigāju, apskatījos, kas tad te ir. Bija daudz dažādas automašīnas, vairāk interesēja Volvo. Man visvairāk patika viens Volvo B40. Bet, zin kā, jātiek vēl ar savām Volvo lamatām galām. Vēl arī īsti negribas būt parādā bankai. Kā man reiz viens auto pārdošanas entuziasts teica, ņem kredītu, jo tā taču visi dara. Pasākuma galvenā doma bija veidot tādu tirdziņu, kāds tas bija 90. gados. Es pajautāju vienam cilvēciņam, kurš tiešām apmeklēja šādus tirdziņus 90. gados. Tas bija Rumbulā, lidlauka teritorijā. Bija tiešām sabraukušas daudz automašīnas un varēja nopirkt. Diemžēl mājdzīvniekus nopirkt nevarēja, vistas nevarēja nopirkt. Varēja, varbūt kādā citā tirdziņā varēja, bet tur varēja rezerves daļas. Tāds tā kā krāmu tirdziņš vēl plakus papildus bija. Kad skatījos vienu Volvo, tas bija kāda 2008. gada V70, tad gan izkāpa viens šoferītis, pārdevējs no sava Volvo, un tad pastāstīja. Un tad jau tāds kā tirdziņš, tā kā 90. pārējās, jo šeit redzam ir mašīnas, taču neviens nesēž. Tur tālumā varēja apēst belešus un arī plovu. Vienu brīdi skatījos kādreiz arī šādu auto, bet tad man atrunāja, teica, ka ar sprauslām pilnīgi čau. Manuprāt, doma jau nav slikta, bet šoreiz, diemžēl, kaut kas pietrūka. Un cerams, ka nākotnē tirdziņa veidotājiem viss izdosies. Veiksmi organizatoriem. Šeit bija arī Edgars Aivars, Ēriks, Raiders Raitis. Īsti kaut kā negribējās viņiem bāsties klāt ar kameru, bet neko, varbūt nākamreiz, ja kādreiz sanāk. Ar jums kopā bija Edgars, milzonīgs paldies, ka skatījāties, uz drīzu tikšanos.